Vienīgā anomālija, ko es te nesaprotu, ir tā, ka, paskatieties, pa nakti lija lietus, jā. Lija. Visur ir slapši. Es nezinu, kā te var slidēt. Redziet? What the fuck? Es personīgi nesaprotu, jā. Būtu redzējuši, kā es būtu novandījies. Bet tas nav speciāli, jo man nepatīk novandīties. Tad esat laipni aicināti nākamajā vlogā. Man vienalga. Kā jūs noprotiet, esmu laukos savos, jā, un šie lauki saucās Durbe. Tie, kas nezina, tie, kas zina. Šie, protams, bijuši man lauki visu man dzīvi. Nē, un šī ir īstā Durbe. Ir kaut kāda sūda Durbe pie Tukuma, it kā. Bet šī ir īstā Durbe, tā ir kaut kāda, nezinu, neoriģinālo cilvēku paši izdomātā Durba. Šī ir īstā Durbe. This is the real place, bitch! Jā. Kāpēc es sāku šeit filmēt? Saprotiet, šis laukums ir laukums, kur daudzas dienas, stundas es pavadīju mētājot un trenējoties. Bet viņš bija pilnīgi jauns nesen, bet grozi jau ir... Labi, nav nemaz tik traki tie grozi. Ja būtu bumba, es varbūt pamētātu te, bet nav bumba, tāpēc es to nedarīšu. Bet kas ir vissmieklīgākais, vai visšokējošākais, vai visinteresantākais ir tas, ka tagad pulkstens ir 8 no rīta. Protams, es atbraucu te, un šoks ir tāds, ja jūs tūlīt dzirdēsiet vislielāko brīnumu, what the fuck, lielāko brīnumu pasaulē ir tas, ka no kokiem pil visu ūdeņi nos. Visinteresantākā lieta ir tā, ka tagad ir svētdienas 8 rītā, es atbraucu piekdien no rīta. Kad no rīta, piekdien vakarā. Bez datora. Es nepaņēmu līdz datoru, bet tas ir arī iemesli, kāpēc nepaņēmu līdz datoru. Tas ir, lai attietu no datoriem, tāpēc es atbraucu te, lai man būtu enerģija vēl vairāk iespridzināties datoros iekšā dēļ skolas un dēļ tā, ka dators ir dzīve reāli. Jāparāda jums tur augšā skaistā lidmašīna lido, redziet. Jā, bet es iegāju vakar gulēt pulkstenis 12. Un man tas ir ļoti ātri. Un es pamodos šorīt 7:20. Un es jūtos izcili. Un šovakar, protams, došos atpakaļ uz Rīgu, jā. Nē, uz Ventspili, nē. Uz Ventspili es labprāt ilgi nerādītos, jo man tur ļoti nepatīk. Tādā ziņā, ka tad, kad es aizbraucu, tur man sajūt, ka man dzīve apstājas. Te man varbūt apstājas, bet tev ir laiks padomāt. Bet Ventspilī vienkārši gribas neko nedarīt. Un nekas neiet uz priekšu, nekad. Bet jābraukšu uz Rīgu atpakaļ līdz Ziemassvētkiem. Cerams ilgāk, es nezinu. Viss tad redzēsim. Bet es te, man liekas, pēdējo reizi es te biju tad, kad bija Bloks kanālā arī pagājušā gada decembrī. Tā bija pēdējā reize, kad es te biju. Pagājušajā gadā es biju kopumā 5 reizes. Tas bija rekords, cik es te esmu bijis. Un šogad šī ir tikai pirmā reize, tāpēc, kad jūs zināt, es gandrīz nosprāgu maijā, un tad es nevarēju tur kaut kādus 4 mēnešus neko tādu, neko treknu un tādu baigi daudz, nekādas tādas dižās lietas ēst, bet ja es būtu atbraucis te, es būtu ik 5 reizes dienā pieēdies kā cūka, un no tā man būtu bijis bail. Bet, tagad es esmu te, ir prieks atbraukt pie Omas, jo, viņi ir iedvesmojoši cilvēki. Un tā tad es te staigāju pa basketbola laukumu, blogoju, un šeit cilvēki laikam nezinu, ko nozīmē vlogot, jeb blogot, jeb filmēt sevi un runāt ar kameru, jeb telefonu. Jā, bet tā slīd, es nekad dzīvē neesmu redzējis, kā tā slīd. Labi, aiziesim šeit. Šeit šīs augstās kvalitātes, augstā manēžas, jeb iestādes. Es te esmu pavadījis. Šī ir visu dzīvi, man šie ir bijuši lauki. Visu dzīvi. Es tur gāju futbola treniņos 2000
2005. gadā es gāju futbola treniņos, un man tur maksāja 70 centi par katru treniņu. Un te es atceros, viens čuvaks uzkāpa, uzgāja tur, un viņš nokrit un salauz roku. Thug life. Un pilnīgi neviens cilvēks parasti no rītiem ir tāda rosi. Nu tāpēc, ka svētdiena ir. Visi svētdienās atpūšās, tikai es, kurš ceļās no rīta 7 un jāfilmē blogs pa Durbi. Tātad parādīsim skatu. Šis te tādi koki, es nezinu, kāpēc te cilvēki nevar tos kokus dabūt nos, bet šis view ir diezgan labs. Tad, kad tie zari, šitas, tas, te tik daudz krūmu nekad nav bijis. Te parasti bija pliks lauks un izcili varēja redzēt tādus skats, bija vienkārši fenomenāls. Un tiem, kam interesē, uz to pusi ir Liepāja, ja? Uz to pusi ir Ventspils un tur ir Rīga. Tur, precīzi redzēt, tur ir Rīga, tur ir Ventspils un tur ir Liepāja. Un tur ir Eiropa un tur ir Amerika. Es zinu, saprotiet, man ģeogrāfijā bija izcilās atzīmes. Tur putni par mani smējās. Ko lai pastāsta? Daudzi no jums te rakstīja man direct messages un visur, cik ilgi es būšu Durbē vai negribu satikties. Droši vienkārši, es stipri šaubos, es būšu tas, kas saprotiet, ja jūs gribētu kaut kur satikties, jums vajag uzrakstīt un pateikt, tiekamies tur un tur un tur, tad un tad un tad. Jā, man ir laiks, bet laikam varētu jau iet un satikties ar kādu, fotografēties, jo ir prieks zināt to, kā arī šeit skatās, šeit zina šeit ir mūsu brands, kā saka, izplatās un tas motivē. Kur skats. Izskatās daļai bomžains, bet vasarā viņš izskatās, ir zelta vērts šis skats. Un es te pavadīju ļoti labus gadus no savas bērnības, ļoti labus bērnības gadus, ļoti labus. Un man liekas, ka es kaut ko svarīgu gribēju teikt, bet es atkal aizmirsu, ko es gribēju teikt. Jā, bet es labprāt izvestu jūs pa tūri, bet man bail, ka šis video ies kaut kādas 8 minūtes un pēc 8 minūtes sāks tā lagot, ka vispār nevarēs neko paskatīties. Tas ir man vlogot dažas minūtes vēl, bet man savas rokas. Bet kā es teicu, man pašam šoks, ka es tik labi guļu te un tik ātri pamožos. Un tiem, kam nedaudz interesē, mēs šovakar būsim Rīgā. Šovakar filmēsim The Condom Challenge. Ja jūs ziniet, ievadiet iekšā, tas skats ir tāds motivational shit. Motivational shit! Saprot, te var runāt, cik skaļi grib, cik klusi, cik skaļi grib, jo man ir vienalga. Mani neietekmēs, ja kāds skatīsies un man saprotiet. Bet vai kaut ko pateikt tādu, lai būtu bijusi jēga jums skatīties šo video, jo burtiski visu, ko es tagad daru, ir gvelžu. Es gvelžu muļķības, stulbības, kaut ko par sevi, kas varbūt jums nemaz neinteresē, bet īstenībā vienalga, jums interesē, man jo šis ir mans vlogs. Tur jau tas āķis ir tajā. Jā, un tā. Tiem, kam interesē šovakar, es šito videoklipu iespējams publicēšu tad, kad es būšu autobusā uz Rīgu. Un ja tur būs Wi-Fi, tad cerams, ka es varēšu viņu publicēt. Un cerams, ka tad, kad es viņu publicēšu, jūs dzirdēsiet info, ko es tūlīt jums pateikšu. Ka šovakar 8 TV24 būs tiešraide. Kāda tiešraide pie vēl būs raidījums, kur mēs bijām, kā saka. Vienkārši slēdziet iekšā TV24 8, un tur jūs redzēsiet mūsu. Make-up ar Evelīnu arī. Jā,
Varbūt vēl šogad es te atbraukšu. Varbūt pirms Ziemassvētkiem, ap Ziemassvētku laiku. Bet tas nav zināms īstenībā. Es neesmu pārliecināts, protams, bet jā, ir īstenībā tas ir, man patīk tāds periods no datoriem, jo man viņš vēl vairāk pietrūkst. Un šī sajūta, ka labi pietiks atpūsties, pietiks tīrīties, jābrauc atkal smērēties. Saprotiet, pie datoriem tātad. Pie datoriem cilvēks smērējās. Bet jā, pastāstīju nedaudz. Tūri es labprāt uztaisītu, bet kā jau es teicu, es negribu taisīt šo kā pusstundu. Tas ir cik ilgi iet jau. 11 minūtes jau. Labi, tas pat traku jau ir. Tas aizņems apmēram pusstundu, lai... Labi, ne pusstundu, vēl ilgāk, lai viņu uploadotu, bet nu jā. Paldies, ka skatījāties. Abonējiet Fanface TV. Abonējiet šo kanālu. Izplatiet video klips. Viss!